apspiežam, un dispečeri zina, ka mēs izbrauksim. Un šito var ņemt līdzi? Jā. Viņš ir saistīts ar šo visu kompleksu. Šodien Liepājā nozīmīgs seminārs, veselības ministri ieradusies, un mums ir iespēja tad Liepāju kā pirmo no pilsētām parādīt pilsētu veselīgam dzīvesveidam. Mēs esam saņēmuši arī šajā gadā nomināciju. Un Sirds veselības gads 2013. gadā faktiski šie semināri cikli un pasākumi iesākās Liepājai. Tas priekš Liepājas ir svarīgi no tā viedokļa, jo Liepājas centieni radīt vidi veselīgam dzīvesveidam, būvējot veloceliņus, veidojot Liepājas olimpisko centru, baseinu, veidojot dažādas seminārus un vingrošanas pasākumus, ko vidas veselības daļa veido. Tas viss faktiski tā rezultējās un tādā kompleksā, lai liepājnieki būtu veselāki, lai liepājnieki paši par sevīm vairāk domātu, nodarbotos ar sportu, lai viņiem mazāk būtu jālieto medikamenti, bet tai pašā laikā arī tiem, kam ir vajadzīgi šie medikamenti, Liepājas reģionālā slimnīca ir ieguvusi jaunas iespējas, jaunas telpas, jaunas kvalitātes, un arī pakalpojums ir kvalitatīvās telpās. Tā kā Liepāja ļoti daudz ir strādājusi pie veselīga dzīvesveida un veselīgas pilsētas izveidas, un arī nākošais gads mums solās būt tāds aktīvs, gan ar reģionālās slimnīcas rekonstrukciju, gan arī virkni dažādiem veselības pasākumiem. 2012. gads bija mātes un bērna gads, un Latvijai netipiski mēs izstrādājām programmu, pasākumu kopumu, lai uzlabotu grūtnieču aprūpi, lai nodrošinātu labāku dzemdību procesu, uzlabotu bērnu un zīdaiņu veselību. Un jāsaka, ka demografiskie rādītāji rāda, ka pirmos 9 mēnešos Latvijā ir piedzimuši vairāk 800 bērnu, tas ir apmēram 6%. Mēs vēl neredzam gada rezultātus, un varbūt, ka tas kopējais cipars tik liels nebūs, un ne jau tas ir tikai mūsu nopelns, bet katrā gadījumā mātes un bērna gads kā tāds ir parādījis, ka tā ir mūsu ļoti liela, nozīmīga rūpe. Mēs tiešām vēlamies uzlabot šo situāciju, mēs esam dabūjuši arī papildus finansējumu, un pirmoreiz Latvijā tiek ārstētas arī ģimenes, kur ir neauglības problēmas. Un, ja mēs runājam ka šī programma palīdzēja nodrošināt, lai dzimst Latvijai vairāk bērni, tad otra, protams, ir sadaļa, kas ir veselīga dzīve un dzīves ilguma un kvalitātes pagarināšana un uzlabošana. Un tad mēs redzam, ka 50–54% no visas saslimstības un mirstības sastāv tieši sirds asinsvadu slimības. Un tādēļ nākamais, kur mums ir jāvērš uzmanība sistēmiski, sakārtojot gan profilakse, gan ārstēšana, gan diagnostika, tā ir tieši šī nozare.